щоб руки були видні. Так. Starp bumbiņam mums visu laiku ir viens pirkstiņš. Un mēs tā turam. Vot tā. Varam. Nākošais variants. Tā. Tā. Pamēģināt. Tev vajag pamēģināt, ja, kā turēt. Tā. 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 Tur dažādi varianti ir, bet galvenā, ka mēs to darām ne ar pirkstiem. Mēs tā lēni sākam šūpoties. Un šito inercija spēku, bet cits variants ir dzīves spēku, mēs izmantojam. Uz vienu virzienu, pēc tam uz pretēju. Pamēģināt saķert, tā kā mums iet, kā šūpošanā, tā kā mēs gribam šūpoties, mēs ķeram vienu pusi uz pretēju, viena, nākošais. Uz priekšu, atpakaļ. Izdari. 1, 2, 1, 2. Сделай так же. Сюда, 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 сюда. Чтобы у тебя сразу оба полушария начали работать. Uz vienu pusi. Un tā kā iet tikai uz vienu pusi, šeit galvenā saķert šito speku. Saliec kājas. Šeit ļoti svarīgi. Mēs nevaram atbrīvot jostas daļu, tā kā mums būs kājas iztaisnotie. Tev vajag salikt kopā. Un salikt kājas. Un skaties, viņi pareizi sāk staigāt celgali. Viņi drusciņ, tā. Op, 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 op. Un šeit ļoti svarīgi, lai mēs jūtam, ka mums ir atbrīvota kakls. Atbrīvo kakls. Tā kā čūska lēļ, mums arī vajag, lai mums galva, tā kā lupatiņa viņa brīvā. Paredzi? Lai tev būtu kalps staigā. Tā. Покажи мне. Zodiņš iet uz leju. Malacis. Balas vide iet uz augšu. Tā kā virviņa no griestiem. Sākam, mēs varbūt ar šito tikai darīt tieks laikā. Jo es jūtu, kad es viņu šo jau tā. Tev vajag saķert šito. Jo no paša pirmās reizes jau, jā. Jā. Mēs sakam. Bet tev vajag salikt kopā elpašanu, šūpošanu un tā kā iet tāda plūsma, un mēs darām visu, lai šita bumbiņa arī staigā pa apli, bet mugurkauls mums atbrīvots. Smaida uz lupām. Meklē. Tā, labi. Nākošais līmenis. Jūs varat šeit ielikt. Положил пока. Šeit mums ir centrs. Vajag saķert. Ir. Jā. Mēs kaut kur šeit blakus turam. Šeit jau. Viens puciņš.
Šeit jau. Vat var pamēģināt. Tā. Stop. Šeit ļoti svarīgi, lai mēs nestrādājam ar šito vietiņu. Mēs saņemam šito vietiņu, kur ir centrs, un mums vajag darīt arī tā. Mēs arī izmantojam šito ziva spēku. Roka mums tā staiga, un tā kā mums iet op, pociņš iet uz leju, šitais gals iet, un mēs op, un ķeram. Op, bet roka staiga pa apli visu laiku. Un mēs to daram ne ar roku, mēs to daram ar gūžas locītavu, un šita spēka iet no pēdas. Ne. Ja ruka вот так ходит. Оп. 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 Видишь, ты повернула. Иди сюда, ближе чуть-чуть. Раз. Оп. Оп. Вот у тебя, когда идет этот поворот, оп, и лови. Так. Оп. То есть попробуй вот зацепить. Noteikti nav pareizi. Papa, stop. Lai griežās labi. Nē. Mums vajag iemācīties kontrolēt, kā mums staigā tur iekšā šita dzīves spēks, šita inercija staigā, visu ķermeni, un kā mēs varam viņu izmantot. Vēlreiz. Skaties. Op, un es turu, un es to daru. Op, op. Es drusiņ, bet šita vietiņa nesteigā. Tikai mainu šita pozīciju, kas stāv rokā. Skaties. Оп, оп, оп. Нет, страшно. Надо с бумажной палкой пробовать. С бумажной не бойся. Так, чтобы тебе не было страшно, поделай вот так. Правильно. Так страшно. Еще раз. Еще страшного. Ну, упала и упала. Пробуй. Попадает. Пускай упадет. Ты измантокаясь. Зато уже принцип поняли. Это уже, пойдет, 100% пойдет. Если принцип поняли, то все. Я придумала, что надо бумажную палку. Чем быстрее больше звезданет кому-нибудь, тем быстрее дойдет. Косточка. Suni. Оп. Оп. Kas notiek ar šito roku? Ar vienu roku paņemt, ar otru paspacē? Оп. Šeit ir moments, ka lociņš lido. Op. 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 Un ar otru roku ir tas pats? Vai otrā rokā ir savādāk? Viņš paņem. Otrā rokā ir savādāk, viņš tikai paņem, ne? Jā. Viena vadoša vai kā? Lido un mēs šeit ķeram. Jā. Otrā
pārslikt pāri. Un pēc tam viņš mainās vietā. Ne? Jā. Не делай этого. Вот, смотри у тебя. Когда ты это будешь делать, оп, и лови. Оп. Nu, tā amplitūda. Tu taisa pagrieziens šeit. A tev vajag viņa visu laiku tavu taisni. Tu izmanto tikai vat šito spēku. Es varu iemācīties to bez kociņa, varbūt sākumā bez kociņa. Kaut kā. Bez kociņa ar bumbiņam. Nu jā, tad ar Tev vajag iemācīties šeit. Vat saķert šito inerciju spēku. Es sajūtu, kas tas ir, tad, kad es šito sāku darīt, tad es jūtu, ka es paliek tāds stīvs un man ir jāatslābinās tajā brīdī. Jā, vat šeit ir tāds moments, ka mēs varam, saķert šito inerciju spēku. Un mums galva tā būs divi varianti. Vecais variants un jaunais. Vat tā kā cilvēks staigā, taisa kaut kādu pagriezienu. Tu strādā, apmēram, virtuvē tur kaut kodā. No leduskapi tur vajag. Ot, tā, op, op, op. Ot, es izmantoju šito inerciju spēku. Ir cilvēki, ka tikai, tā kustās ar rokām tā. Ot, šeit ļoti svarīgi samainīt pieredumi. Tas man tā kā tev. Jā. Ot mēs šo plūsmu ķēram. Man pie mums nāca viena sieviete, viņa tā kā, viņa visu savu mūžu strādāja dansotājā. Un tā kā, Meža parkā ir svētki, ja? Viņa tur visiem šitiem cilvēkam, kas danso, un viņa pie mums atlasās. Es nepareiz darīju, vajag samainīt, un tagad es redzu, ka viņi pareizi saka mācēt. Tāpēc, ka viņi tā, visi tā ar, iztaislos tam kājam bija. Un viņam bija ļoti grūti saķert šita plūsmu. Tagad viņa izmantoja šitā, samainīja šitais process un saka, ķēr šita plūsma. Tagad smuki iet. Tā, ka šis, no kurien šis ir, tas ir tālu? Vai tas ir taoisms vai? Nē, tāvo, tā ir. Kung fu tas točni. Tā pa apli, man mašīnas šodien plakāts ir, viņš ir tā A-O-U-M pa apli. Rīts, diena, vakars, nakts pa apli. Šis ir tas aplis, kas asociē? A-O-U-M. Tas saistīt ar skaņām. A-O-U-M, īsais variants OM. Ot, mēs tā kā strādājam. Tas ir kurē, tas ir taoisms, ja? Nē, tā ir fizioloģija. Visam cilvēkam, visas šūņas, viņi strādā un pulsēja. Un tā kā iet pulsācija process, ja, viņš iet tā palielinājies, samazinājies. Un tā kā mēs gribam, salikt to kopā ar skaņām, ar krāsām, ar vēl. Tā kā mēs gribam kontrolēt, kā pareizi strādā šūņas, mums vajag saprast, kā mēs varam stimulēt šite procesi starp acīm, starp ausīm, starp ķermenim, starp visiem. Un tur ir tādi likumi, ar kādiem strādā visi fizioloģiski procesi cilvēkam. Un tā pa apli tā būs pilns siks, A, O, U, R, tā skaņā. No kurien iet šitais OM. Jā, īsais variants. Tā mēs sakam kontrolēt visu šito pulsāciju, ka šitie procesi iet mūsu ķermenī tur visu iekšā. No kurienes tas nāk no jogas, ajurveda vai? Tā ir joga, tā ir ciguna, tā ir ajurveda. Viss, kur dzīves cilvēks kaut ko izgudroja, tur viss šitais fizioloģiskie procesi ir. Tāpēc, ka tā ir dienas nāks, saulēta spīt un pēc tam nāks iet. Un mēs arī mācāmies
контролēt visi šita procesi. Опять пошла поворачивать. Оп, теперь. Вы когда рекламу в Гусулисом снимете, ты пришли мне, пожалуйста, мне интересно будет, как ты там двигаешься. И не тайся tagad reklāmu kopā ar Gusulim Maksimai. Уже все сняли. Да? Visu nakti šodien filmu. Tad viņi taisīs jums reklāmu ar kociņiem. Jā, jā. Jā. Tur. Varēs redzēt, jā? Jūs ar Gusulu kopā dziedāsiet? Būsim. Nu, nē, visi es tur daudz cilvēku bija. Skrējāt pēc tortas cieliņa. Jā. Tā. Mēs salikām. Viena kāja iztaisnota, otra salikta. Smaguma centrs iet tā uz leju no šejiem, uz augšu. Un smaguma centrs, tā kā mēs tā stāvam, iet tur, kur iet mugurkauls. Здравствуйте. Tā šita iztaisnota. Tagad tā un uz pretējo pusi. Jostas daļa, tā kā baļķi iet uz ledā. Зодинш iet uz leju. Еще больше пупа под себя. Под себя. Хвост под себя. Вот это выключили прямо. Šeit 90 grādi. Ļoti svarīgi, lai jūs varat jūtat, ka jūs varat kontrolēt, kā no pēda starp kāju, starp muguru iet kaut ko uz zodiņš uz leju, šito vietu. Smaigi uz lūpo pabaigā. Un uz pēdējā pusi. Un redzat, tas visu laiku man ir tāda vibrācija. Tāpēc tā ir svarīgi. Bet ir budisti, viņi staigā. Vot ir tāda. Bulga, viņa sauc. Redzi, es to daru ne ar roku. Es to daru ar visu ķermeni. Un man mugurkauls visu laiku vibrē. Ieliec kociņu. Tas ir tas pats, kas ar to riņķi, kad var iet, ne? Jā, kaut ko blakus. Jā. Līdzīgi. Bet es redzu, es stāvu un man nāba šeit iet uz to pusi un deguns, kur iet iztaisnotā kājā. Pat redzi, es ar vienu roku strādāju ar bumbiņām, ar otro. Un es saķeru šito vibrāciju, ja?